Ilzes ikdiena. Ilze strādā par pārdevēju lielā grāmatnīcā pilsētas centrā. Viņas darba dienas ir garas un dažreiz nogurdinošas, taču viņai patīk tas, ko viņa dara. Ilze mīl grāmatas un cilvēkus, tāpēc viņai patīk palīdzēt pircējiem atrast interesantu lasāmvielu. Grāmatnīcā vienmēr valda īpaša atmosfēra. Tur ir klusi un mierīgi, un gaisā bieži jūtama jaunu grāmatu smarža. Katru rītu Ilze ceļas ap 6:30. Viņa uzreiz dodas uz virtuvi, uzvāra kafiju un pagatavo brokastis. Parasti tās ir auzu pārslas ar augļiem vai maizīti ar sieru. Brokastu laikā viņi ieslēdz televizoru vai paskatās ziņas telefonā. Pēc tam Ilze saģērbjas, sakārto matus un dodas uz darbu. Viņa brauc ar trolejbusu un ceļā bieži lasa kādu grāmatu vai domā par saviem nākotnes plāniem. Darba diena sākas 9:00. Grāmatnīcā viņa kārto plauktus, pieņem jaunās preces un konsultē klientus. Kad veikalā ir daudz cilvēku, Ilze palīdz arī kolēģiem. Viņai īpaši patīk brīži, kad pircēji lūdz ieteikt kādu labu grāmatu. Daži meklē detektīvus, citi dod priekšroku mīlas romāniem, fantāzijai vai vēsturiskiem romāniem. Bieži vecāki jautā pēc bērnu grāmatām, bet studenti meklē mācību literatūru vai vārnīcas. Dažreiz cilvēki vienkārši saka, es gribu izlasīt kaut ko interesantu. Tad Ilze uzdod dažus jautājumus un cenšas saprast, kas viņiem varētu patikt. Viņai patīk ieteikt grāmatas, kuras viņa pati ir lasījusi vai par kurām ir dzirdējusi labas atsauksmes. Pusdienlaikā viņa dodas uz nelielu kafejnīcu netālu no darba. Tur Ilze parasti pasūta zupu, salātus vai siltu sviestmaizi, bet dažreiz arī saldējumu. Reizēm viņa satiekas ar kādu kolēģi, lai nedaudz aprunātos un atpūstos. Pēc darba Ilze iegriežas pārtikas veikalā un tad dodas mājās. Tur viņu vienmēr sagaida kaķis vārdā Rūdis. Vakarā viņa pagatavo vieglas vakariņas un nedaudz atpūšas. Ap 7:00 Ilze pieslēdzas tiešsaistes mācībām un mācās angļu valodu. Viņa sapņo ceļot. Vispirms Ilze vēlētos doties uz Angliju. Viņa vēlas pastaigāties pa Londonu un apskatīt vietas, kas saistītas ar Šerloku Holmsu, Hariju Poteru un citiem slaveniem literatūras tēliem. Pēc mācībām viņa lasa grāmatu vai skatās kādu seriālu. Dažreiz viņa domā par cilvēkiem, kurus satika dienas laikā, un par grāmatām, ko viņiem ieteica. Viņai ir patīkami, kad pircējs pēc kāda laika atgriežas un pasaka, ka grāmata viņam ļoti patika. Ap 10:00
Ilze dodas gulēt. Viņa zina, ka ceļš uz sapni nav viegls, taču turpina strādāt un mācīties, lai to piepildītu. Ilzes ikdiena. Ilze strādā par pārdevēju lielā grāmatnīcā pilsētas centrā. Viņas darba dienas ir garas un dažreiz nogurdinošas, taču viņai patīk tas, ko viņa dara. Ilze mīl grāmatas un cilvēkus, tāpēc viņai patīk palīdzēt pircējiem atrast interesantu lasāmvielu. Grāmatnīcā vienmēr valda īpaša atmosfēra. Tur ir klusi un mierīgi, un gaisā bieži jūtama jaunu grāmatu smarža. Katru rītu Ilze ceļas ap 6:30. Viņa uzreiz dodas uz virtuvi, uzvāra kafiju un pagatavo brokastis. Parasti tās ir auzu pārslas ar augļiem vai maizīti ar sieru. Brokastu laikā viņi ieslēdz televizoru vai paskatās ziņas telefonā. Pēc tam Ilze saģērbjas, sakārto matus un dodas uz darbu. Viņa brauc ar trolejbusu un ceļā bieži lasa kādu grāmatu vai domā par saviem nākotnes plāniem. Darba diena sākas 9:00. Grāmatnīcā viņa kārto plauktus, pieņem jaunās preces un konsultē klientus. Kad veikalā ir daudz cilvēku, Ilze palīdz arī kolēģiem. Viņai īpaši patīk brīži, kad pircēji lūdz ieteikt kādu labu grāmatu. Daži meklē detektīvus, citi dod priekšroku mīlas romāniem, fantāzijai vai vēsturiskiem romāniem. Bieži vecāki jautā pēc bērnu grāmatām, bet studenti meklē mācību literatūru vai vārnīcas. Dažreiz cilvēki vienkārši saka, es gribu izlasīt kaut ko interesantu. Tad Ilze uzdod dažus jautājumus un cenšas saprast, kas viņiem varētu patikt. Viņai patīk ieteikt grāmatas, kuras viņa pati ir lasījusi vai par kurām ir dzirdējusi labas atsauksmes. Pusdienlaikā viņa dodas uz nelielu kafejnīcu netālu no darba. Tur Ilze parasti pasūta zupu, salātus vai siltu sviestmaizi, bet dažreiz arī saldējumu. Reizēm viņa satiekas ar kādu kolēģi, lai nedaudz aprunātos un atpūstos. Pēc darba Ilze iegriežas pārtikas veikalā un tad dodas mājās. Tur viņu vienmēr sagaida kaķis vārdā Rūdis. Vakarā viņa pagatavo vieglas vakariņas un nedaudz atpūšas. Ap 7:00 Ilze pieslēdzas tiešsaistes mācībām un mācās angļu valodu. Viņa sapņo ceļot. Vispirms Ilze vēlētos doties uz Angliju. Viņa vēlas pastaigāties pa Londonu un apskatīt vietas, kas saistītas ar Šerloku Holmsu, Hariju Poteru un citiem slaveniem literatūras tēliem. Pēc mācībām viņa lasa grāmatu vai skatās kādu seriālu. Dažreiz viņa domā par cilvēkiem, kurus satika dienas laikā,
un par grāmatām, ko viņiem ieteica. Viņai ir patīkami, kad pircējs pēc kāda laika atgriežas un pasaka, ka grāmata viņam ļoti patika. Ap 10 Ilze dodas gulēt. Viņa zina, ka ceļš uz sapni nav viegls, taču turpina strādāt un mācīties, lai to piepildītu.